to, ka praktiski nav nekāda instrumenta. Tas ir jāsaprot mums vīriešiem, ka mēs attiecībās mums gandrīz nav nekāda instrumenta. Gandrīz. Es nesaku, ka nav vispār. Ja, sieviete ir mīlestības avots un vīrietis ir gudrības avots. Principā mēs viens otru papildinām un papildināmies. Sievietes meklē vīriešos gudrību. Ja, tas ir arī tas, ko tikko dāmas pateica, kas atnāca paklausīties, ko jūs teiksiet. Un tā. Vīrieši sievietēs meklē mīlestību. Jo mums, vīriešiem, patiesībā savas mīlestības nav. Tad, kad mēs piedzimstam, mums ir mātes mīlestība. Puikām līdz kaut kādam, līdz balss lūzumam ir mammas mīlestība. Mamma ārkārtīgi viņu mīl, un viņš to mīlestību dod atpakaļ. Otra mīlestība, ko vīrietis, un šeit es saprotu, ka nav visi reliģiozi cilvēki, un es negribētu arī uzspiest kaut kādu reliģiozitāti, bet es pieļauju, ka garīgi meklējumi ir katram bijuši, jo mēs visi piedzimstam reliģiozi. Mēs visi piedzimstam ar reliģiozitāti, tikai dzīves laikā mēs kļūstam citādāk, jo mūsu vecāki tā audzina. Otrs mīlestības avots, kur vīrietis var smelties mīlestību, ir Dievs. Ja? Tāpēc mēs zinām, ka tie cilvēki, tie vīrieši, kuriem ir reliģiskas, garīgas attīstības, viņi ir citādāk, viņi ir gaišāki, piepildītāki. Divi avoti, tā ir sieviete, kas mūs piepilda ar mīlestību, ko mēs varam spoguļot, un Dievs. Sieviete savukārt piedzimst pilna ar mīlestību, īpaši mazas meitenītes. Ja? Ja zināt, ka kādam pazīstamam ir meitiņa, bieži vien tēvs savas meitas mīl vairāk nekā sievas. Man ir ļoti tuvs radinieks, kuram ir divas meitas, ka viņš salien klēpī pie viņa, viņš vienkārši sēž, un viņš tā kā saule sāk starot. Viņam vairāk neko nevajag. Sieva viņam nevajag neko nevajag. Jo mazas meitenītes, viņas ir pilnas ar mīlestību. Viņām šī veidās minētā šahti, sievišķā enerģija, viņi ir ļoti daudz. Un līdz nāvei sievietes viņu pazaudē. Ja? Pamazām atdod. Atdod, un tad, kad mēs apskaujam vecmāmiņu, faktiski mēs jau no viņas vairs gandrīz neko nesaņem. To nevar salīdzināt ar to, kā maza meitene. Ja? Un tad, ja jūs, jebkurš, kāda jums ir katram, mums ir kāda rados kāda maza meitenīte, jūs redzat, cik viņi ir mīloši un cik viņi savu mīlestību dāvā, ja jūs viņu paņemat, jūs jūtat, ka jūs uzlādējaties uzreiz tā kā akumulators, es tikai par vīriešiem. Ja? Jo tā ir vīriešu sajūta. Sievietes arī, pilnīgi pareizi, jo sievietes viena otru arī var papildināt ar šo enerģiju. Sievietes vienu otru var papildināt ar šahtību. Un tā tas ir. Bet vīrietis sievieti nevar ar šahtību papildināt. Tas ir par attiecību. Mēs, principā vīrieši, mēs no šīs enerģijas mēs dzīvojam, mēs barojamies. Un vai nu mēs attīstamies un augam, vai nu mēs meklējam. Ja mums pietrūkst, mēs sākam meklēt. Mēs meklējam. Un šajā